Edgars Lamba ir izcils treneris, starteris, vīrs, tēvs, vectēvs un draugs, kas teju visu savu apzinīgo mūžu ir ziedojis savai mīlestībai vieglatlētikai, kurā gūti izcili sportiskie sasniegumi, izkoptas treneri iemaņas, skolojot gan dēlu, gan jauno paudzi. Tā ir visa mana dzīve, atzīst Edgars. Šis sporta veids ir vieglatlētika, ir man tāds mīļākais vai mūža sporta veids. Es pats jau no bērnības esmu nodarbojies un mani bērni, mazbērni skrien un kaut kā sanāca, ka līdz pat šim mirklim. Edgara dzimtā pilsēta ir Jēkabpils, kur aizvadījis burvīgu bērnību, izbaudījis lauku dzīvi un guvis rūdījumu tālākajam ceļam. Kā lauku puika bērnība man pagāja tepat Jēkabpilī Bogdānos, Daugavas krastā, smakā vietā, kalna galā tā māja. Un bērnība pa Daugavu, Riekstas, Ābolus, sports, jauka bērnība bija, ļoti jauka. Tur arī sāku tad bērnu dārzā negāju, man mamma, nestrādāja, tētim bija tāds kaut kāds, viņam negribējās, lai mammai ir jābūt ar bērniem, un tā, ka mana mamma aizgāja uz darbu tad, kad es aizgāju 2. klasē. Tad tētis atļāva mammai strādāt. Viņa arī ļoti, ļoti gribējās strādāt. Vecāki man nāk arī no Latgales, mamma no Rikavas, tas ir pie Viļāniem, un tētis no Dricāniem, turpat netālu. Viņš nekur nelīd, viņam nepatika, ka viņu goda dēļos liek, viņam nepatika nekur tā. Viņš ir Sibīrijā, savā laikā viņš ir izsūtīts, viņš pats 18 gados pats brīvprātīgi aizgāja Vācu armijā. Un par to viņš pēc tam 3 gadus Sibīrijā bija, un pēc tam vēl tepat Lāģerī, Igaunijā. 2 reizes viņu izsūtīja. Un es par to īsti pat nezināju. Viņš to nevienam nestāstīja, ka viņš ir bijis tik jau. Edgars atzīst, ka tētis ir bijis mīļš, bet arī stingrs. Ja kas solīts, vārds ir jātur. Un to Edgars nodevis arī saviem bērniem. Edgara tēvs ir bijis arī ļoti mērķtiecīgs. Ja kas bijis iecerēts, to noteikti sasniedza un par to nevienam nestāstīja. Tā tika iegādāts arī Žigulīts. Viņš arī neko neteica. Neviens kaimiņš nezināja nekur. Pazuda tētis tur uz 2 dienām ar draugā. Viņš pakluso. Viņš stāstīja, kā viņu ar Maskavā viņš nopirka. Tad jau atzina. Tad kaimiņiem bija, viens otrs palika greizsirdīgs, ja nerunāja. Paklusu aizbrauci, nopirki. Un tad, šo mašīnīti. Es pat, jau man bija tiesības, un jau man bija kaut kāds moskvičiņš, jau es tur kaut kādu arī, bet tēvs savu mašīnu nedeva ne man, nevienam braukt. Pat nopirksi, brauksi. Ja, tagad, ļoti pareizi, tā kā. Mēs ar dēlu restaurējām, visus pārjaucam, te viss ir pilnīgi oriģināls, viss ir gan Žiguļa īstās riepas, gan grāmata, vēl krievu laiku, krievu aptieciņa. Nav jau sen darbināta. Mēs viņu tik izbraucam tā kā svētku reizēs. Viņa tagad gan... Viņa kamēr uzpumpējas. Tas jau Žigulīts. Viss te ir oriģinālais. Varam attaisīt, paskatīties. Viss ir vienkāršs. Visur tiek klāt, nekur nekas nav vajadzīgs. Ar šito Emīls brauks un Emīla bērni vēl brauks. Šito mēs saglabāsim. Galvenais tie nerūs. Šī man ir ļoti tuva vieta, jo šeit es sāku savas skolas gaitas
tālajā 1963. gadā. Tad viņa saucās Jēkabpils 8-gadīgā skola, un zīmīgi, ka 1. 4. klase mācījās tajā pusē, tā ir tā skoliņa, un tad, kad 4. beidz, tad 5., 6., 7., 8. Viņa bija drusku savādāk, ka tie ir vecie mūri, bet tas jau ir par jaunu uzbūvēts. Arī bija, tā bija skola. Tur bija tas mūsu sporta laukums, tagad arī viņš tur tāds ir maziņš. Te bija arī izdeģu celiņš, jau kaut kādu vēl var redzēt, iezīmes. Nu. Un stundas bija nopietnas. Ziemā bija obligāti slēpošana. Tas bija, katram bija savas slēpes, jau kāda labākas, sliktākas, ja ne, bija skolai pārspāri, bet bērni regulāri ziemā gāja slēpot, ko tagad diemžēl, reti kur dara. Jā. Un te tika spēlēts futbols, pa to maliņu skrējām sprintiņus. Man audzinātāja bija arī sporta skolotāja, no 5. līdz 8. klasei Maija Lipska. Viņa arī veterānos startēja. Un tā, ka šeit arī radās pirmā interese par sportu. Tā kā man ļoti siltas atmiņas par šo vietiņu. Dzīvojies no šejienes kādu 1,5 kilometru apmēram, un katru rītu un vakarā šo gabaliņu gāju kājām. Tas varbūt arī radīja tādu zināmu treniņš bija, jo tajā laikā nebija ne mašīnu, neko, bet mugursoma plecos, un te uz Bogdāniem pa taisno gar stāciju, Zagas Zerno tāds bija, un uz Bogdāniem. Tur bija mūsu dzīvošanas vietiņa. Mana pirmā skolotāja arī Mirdza Kalniņa, lai viņai vieglas smiltis. Arī tajā laikā jau viņa bija gados sieviete ļoti prasīga un iemācīja gan tādu pieklājību, kā tā laika aristokrāts, viņa tāda aristokrātiska skolotāja bija. Nu, tas kaut kā tā ir palicis līdz šai dienai. Pēc 8. klases Edgars vēl nenojauta, kā viņa dzīve mainīsies pēc mācību uzsākšanas tagadējā Jēkabpils 3. vidusskolā, kad tika atklāts viņa vieglatlēta talants skriešanā. Šeit arī sākās jau tāda nopietnāka sporta dzīve. Šis stadions tajā laikā arī bija no izdeģiem. Liels pluss, ka tagad mums pie katras skolas ir ar moderno segumu stadions arī šeit. Un šeit tad toreiz nebija, ne manēžas. Sporta zāle bija 3., 4. stāvā, kas tagad ir aktu zāle. Bet man bija ļoti labs treneris Sjomkāns Francis, kurš jau tagad ir aizsaulē. Un viņš bija ļoti apdāvināts un ļoti tāds erudīts cilvēks. Viņš mācēja sabalansēt treniņus, un pateicoties viņam, es arī to jau tādu nopietnāku sportā sevi ievirzīju. Šī skola ir zīmīga ar to, ka pāris gadus atpakaļ viņa bija tāda druskuņi noplukusi kalna galā, bet tāda. Un pāris gadus atpakaļ pašvaldība 100% par saviem līdzekļiem renovēja, gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Un jau 11 gadus, kā strādā šī manēža, kur mēs arī redzēsim. Tā kā ļoti pateicīgs gan šai skolai, gan kolektīvam, kas strādāja ar mani šeit, gan skolotājiem, gan īpaši Francim Sjomkānam. Jā, šeit man ir ļoti saldas atmiņas. Viss ir renovēts. Te bija tādas būdiņas, kā garderobītes, atceros savā laikā. Visu. Tā skola bija līdz šejienei. Tas viss tagad ir piebūvēts. Durvis atverās uz sporta dzīvi. Šeit ir. Tas ir mūsu arī lepnums. Te ir labākie sportisti. Kaut kur ar Emīlam jābūt arī. Tu nevar atrast.
Arī Dagmāru, kuru mēs satikām. Kurienes. Emīls Lamba ir viens no Engara mazdēliem, kurš šobrīd ir atzīts par vienu no labākajiem vieglatlētiem Latvijā. Jo šogad 400 metru skrējienā uzrādīja fantastisku rezultātu – 49,64 sekundes, sasniedzot ne tikai savu personīgu labāko rekordu, bet arī sezonas labāko rezultātu Latvijā. Un ar šo viņš izcīnīja pārliecinošu ceļazīmu uz Eiropas jaunatnes olimpisko festivālu, kur tikai par nieka 1 sekundi atpaliku, lai iegūtu iespēju cīnīties par godalgām. Un nevienam nav šaubas. Emīla spēks ir ģimenes saknēs. To pirmo ceļu noteikti izgāja tēvs. Viņam iepatikās, tad viņš parādīja man, kas tas ir. Tas man arī ļoti iepatikās un aizrāva. Mans uzdevums bija atkal tēlam to sniegt, un viņam ir vēl vairāk aizrāvis nekā es uzskatu, nekā manam tēvam, nekā man. Viņš ir krietni pārāks par mums. Un, jā, tēvs man bija kā treneris, arī kā tēvs. Un šīs lomas, noteikti mēs mācījāmies sadalīt. Viņš bija stingrs treneris. Un nebija tā, ka ir tēvs, tad kaut kur ir atlaidis. Nē. Un viņš man iemācīja to apziņu, ka visam jābūt līmenī. Un viņš spēja pasniegt šo sportu, ar vienkāršiem vārdiem, ar uzmundrināšanu. Tāpat kā šeit es stadionā bieži dzirdu, kad ir tiesnesis Edgars, tad bērni ir mierīgi, bērni ir pārliecināti, ka viss izdosies. Viņš pasaka mierīgu vārdu, uzmundrina. Un tas ir elementāri, 2 teikumi, un tāpēc viņš ir ļoti iemīļots. Emīlam ļoti svarīgs ir, kā viņš opja viedoklis, opja skatījums, opja kaut kādi ieteikumi. Katru dienu sazvanās. Es domāju, ka tas ir viņa liels atspējas. Tīri varbūt emocionāli, ne tik cik tas, ka viņš ir blakus. Jā. Viņš mani vienmēr atbalstījis jau no pašām bērnības sākuma. Es ar viņu devu sportot kopā. Arī viņš ir starteris, viņš sacensībās dod startu. Tas arī ir ļoti forši, ka viņš vienmēr ir klāt, principā katrā manā startā, katrās manās sacensībās un vienmēr atbalsta mani. Viņš tiešām tāds dzinējs, kas man dod spēku, kad varbūt pat viņu nevar atrast. Opis vienmēr atbild maniem telefonu zvaniem, pat arī reizi nedēļā atbrauc maniem treniņiem, pastāsta, atbalsta mani, un visi ģimenes varbūt sajieti noteikti pie Opja mājās. Tā kā noteikti Opis ir vienmēr man pieejams. Opis vienmēr ir ļoti atklāts, ļoti laipns, un man liekas, nevienam cilvēkam nav ko sliktu pateikt par manu Opi, jo viņš visiem vēl tikai labu. Emīlam vienmēr ir paticis klausīties vecātāvi piedzīvoto lielajā sportā un norāda, ka tas ir kā papildus stimuls censties arī pašam. Jā, es domāju, ka lielākais sasniegums, kas man līdz šim ir pats vērtīgākais, ka man ļoti patīk sports. Jā, arī līdz pat šai dienai es esmu ļoti saistīts ar sportu, vadu sporta skolu. Ja rezultātu ziņā, tad bez šaubām tā ir Tautas spartakiāde, kas notika Maskavā 1979. gadā. Jo 80. gadā, nākošā gadā bija Maskavā olimpiāde, un tā bija pirmā olimpiāde, kas notika socu valstīs, un Maskava tā viņa jau prestīža arī gribēja būt, un te viņi gadu iepriekš, 79. gadā, veidoja šo Tautas spartakiādi, tas kā ģenerāla mēģinājums olimpiskajām spēlēm. Tur arī bija no 140 valstīm, tur bija ļoti plaši pārstāvēts. Un tad 79. gadā es no pirmās klases, sporta saskrēju sporta meistaru, un šī Maskavā, šī sacensībās, tad es arī pirmo reizi izskrēju sporta meistaru un arī šo Latvijas rekordu. Bija liels darbs ieguldījis, un tur man sanāca skriet 400 metros priekšskrējienu pusfinālu, finālu, un stafetēs priekšskrējieni bija un finālu. Tātad 7 dienās es 6 reizes skrēju 400 metrus, un visas reizes
atkārtojošo sporta meistara rezultātu. Tas tāds viens no labākajiem, kas man ir palicis atmiņā. Tā, katras sacensības, viņas ir interesantas. Es kaut kā mācēju sevi. Man tāda diezgan uz sportu. Es tāds apzinīgs biju. Un ja es skrēju, tad es arī skrēju tik, cik es varēju. Un, es arī tādā ziņā nežēloju. Tā arī, to es arī jūtu mazdēlos, Emīlā. Viņš arī puika, ja viņš skrien, tad viņš skrien līdz vemšanai. Bet tā arī jābūt. Savādāk nevar. Edgars vienmēr ir uzsvērs, ka viņa dzīves lielākā laime un svētība ir ģimene. Kad ģimenē ienāca bērni, Edgars nolēma pārtraukt savu profesionālo karjeru kā sportists, kaut arī bija savu sasniegumu uzplaukumā. Līdz pat šai dienai es ne par vienu dienu nevaru pateikt, ka man dzīvē ir bijis kaut kas grūti vai smagi. Lieliski. Visu, ko es esmu darījis, un es esmu apmierināts. Nevienu dienu nemainītu pret kaut ko citu. Varbūt bija smagi dzīvē mirkļi, kad sieviņa saslima, un bija pāris gadi, kad bija ļoti smagi, bet bija pat varbūt doma iet no darba prom, palikt, aprūpēt, bet izturējumi tad jau arī notika tā, kā notika dzīvē, bet es viņai esmu ļoti pateicīgs. Es savā laikā sportoju un piedzima pirmais bērns mums Kaspars, un es braukāju pa nometnēm. Tad bija iespējami pa 5-6 mēneši gadā prom no mājām. Un tad ģirds piedzima. Un tad 24 gados nolēmu, ka kaut gan tanī gadā es ļoti labi izskrēju 800 metrus, meistaru izskrēju. Un tā kā bija varianti vēl sasniegt augstākus mērķus, bet šoreiz ģimene bija svarīgāka un aizgāju strādāt, uzturēt ģimeni. 10 gadus nostrādāju melorācijā, liku drenes. Smags darbs, bet arī tur bija bauda. Un tad atgriezos atpakaļ sportā. Kā es stāstīju, sāku vadīt 93. gadā sporta skolu. Bet izglītības man nebija, un tad tā paradoxāli bija, ka trenerim, lai strādātu par treneri, bija vajadzīga augstāka izglītība, direktors varēja būt vēl ar vidēju izglītību, bet es sapratu, ka tā lieta ilgi neies, un man bija jau pāri 40 gadiem. Nevienam neteicot, paņēmu dokumentus un aizbraucu uz Rīgu. Iestājos, un tad tur tā interesanti. Man 40 pāri gadu studenti staigā un prasa pasniedzēji, kur būs lekcijas vai kas. Vai kāds es pasniedzējis, es pirmā kursa students. Bet ir jau savi plusi tādā vecumā mācīties. Tu zini, ko tu gribi. Vietlētikas pasniedzēja bija tikko beigusi, tagad jau viņa ir docente. Jā, viņa daudz no manis mācījās, jo man jau bija liela pieredze sportā. Jā, un veiksmīgi absolvēju akadēmiju sporta. Viss dzīvē aizgāja. Un tā kopš 1993. gada Edgars Lambe ir sporta skolas direktors. Pabijis arī domas deputāta mandātā, ātri vien atgriezās pie tā, kas ir patiesais sirds aicinājums – būt sportā, iedvesmot jauno paudzi, iemīlēt sportu. Man ir tas gods, 30 gadus vadīt sporta skolu. 93. gadā sanāca tā, ka bijušais tagad vārpus priekšsēdētājs Andris Seimuškāns, tad bija Vārpa, sporta biedrība Vārpa. Uzrunāja mani, es nemācēju, nevadīt līdz tam nekas, tikai bija aktīvs sportists. Bija tā, ka sporta skolai nebija direktori jau vairākus gadus, un tai sporta skolai, viņai nebija ne vietas nekā, sāku no baltas lapas viens pats ar 2 treneriem. Tā lēnītiņām uz augšu, un tagad mums ir kolektīvs 28 treneri un 550 pāri audzēkņu.
Mums ir 6 nodaļas – basketbols, volejbols, futbols, handbols, šaks un vieglatlētika. Treneru korpus ir profesionāls. Nesen bija akreditācija, bez problēmām akreditējamies. Viss novērošanas, kas bija grupu, viss tika ļoti pozitīvi novērtēts. Tāpēc, ka ir viegli strādāt, ja ir laba komanda. Un savādāk nemaz nevarētu būt. Profesionāls, neatlaidīgs un ar dzelžainu sportista gribu panākt labu un vērtīgu. Un sporta skola tāda noteikti ir. Tā ir vērtība pēctecībai, esošajai un nākamajām paudzēm. Jā, gandarījums ir tas, ka vismaz 550 bērni, kas ir sporta skolā, ir fiziski aktīvi nodrošināti ar kustībām, kvalitatīviem treniņiem un kvalitatīvām bāzēm. Tas arī pats galvenais. Es savos bērnos mācījos būt aktīviem fiziski un arī tie, kas ir sporta skolas bērni, ļoti daudzus zinu personīgi. Ir gandarījums. Kad nāk vecāki un pasaka paldies. Mums ir izlaidumi augustā. Beidz sporta skolu. Laba tradīcija. Tik tiešām bērni ir apmierināti un saka paldies, ka viņas 12 gadus ir aktīvi nodarbojušies. Reti, kurš aiziet uz lielo sportu, bet tas arī nav tas pats galvenais. Galvenais, ka viņš ir mācējis apvienot gan mācības, gan sportu. Ļoti daudz arī paralēli muzikas skolās iet, jo saka, nav laika. Laika nav tam, kam nav ko darīt. Tam, kam ir ko darīt, tam vienmēr ir laiks atrodās sabalansēt dienu un salikt pa plauktiņiem. Gan sportam, gan atpūtai. Esot klāt jaunās sporta skolas izbūvei, redzot tās pārmaiņas un iespējas, ko šodien jaunieši var gūt, Edgars atzīst, ka viņa sirdi saviļņo gandarījums par paveikto. Pat cik es esmu sporta skolas direktors un vadu sporta skolu, tad šis stadions ir mana mājvieta, tagad kā darbā un savā laikā cik es sevi atceros, tas ir no 60 pēdējiem gadiem līdz pa šim laikam. Šis stadions ir kādu laiku man bija, kā sportistam, bija mans stadions. Šeit tika organizēti gan Latvijas čempionāti, gan vārpas sporta spēles. Savā laikā te nebija ne tribīnes, šeit bija 14 metru aplīts ar izdaļu skrejceļš, ar tik garām naglām. Un tā kā skrēja pirmais vai otrais, tad tā smuka ar tām naglām tev tos izdeģus meta virsū, bet tas tā. Atmiņas ir viskaistākās. Cik es sevi atceros, tas viss ir saistīts ar sportu. Un man baigā bauda ir, kad arī mani bērni un mazbērni turpina to, ko es esmu sācis, un es esmu ļoti, ļoti laimīgs. Cilvēcība, sirsnība, smaids un labestība. Tās ir iezīmes, ar kurām raksturo Edgaru katrs, kas viņu iepazinis. Dzīvē piedzīvotās grūtības nav radījušas rūgtumu vai ļaunumu pret kādu. Edgars vienmēr atbalstīs, motivēs un iedvesmos. Savu spēku Edgars smeļas sportā, redzot, kā aug jaunā paudze, savā ģimenē, priecājoties par bērnu un mazbērnu sasniegumiem un mierinājumu savā ritā. Mīļš cilvēks, Rita, mums 19. augustā būs gads, kā mēs esam, kā viņa ir Rita Lamba. Es teicu, man bija tāds, savā laikā bija tāds grūts periods. Ļoti grūts periods bija. Un pateicoties Ritai, es esmu ticis atkal atradis dzīves prieku, un viņa ļoti saprotoša man sieviņa, sportiska, braucu pa sacensībām. Es uz Novas aizbraucu, viņam uz vietlētiku. Aizbraucam, izlolojam savu sapni, bijām Atēnās, tur, kur olimpisko
uguniedec. Tas mums Grieķijā un ļoti piepildījām savu sapni un dzīvojam ļoti laimīgi. Paldies tev. Tas vispār mēs liekas, mēs tā kā diviņi būtu. Mums pilnīgi viss. Jā. Mums patīk ar riteņiem braukt. Mēs nobraucām, mums par godu pilsētai bija 350 kilometri. Nolēmām, ka mēs to izdarīsim tādā periodā. Un katru dienu braucām un pa nepilnu nedēļu, drusku virs nedēļas salasījām. Tad mums patīk mežā. Viņi ir meža cilvēks, viņi ir darbs ar mežiem saistīts. Viņi daudz filmē, fotografē ziedus, dabu, mākoņus. Es kaut ko esmu iemācījies redzēt dabā savādāk. Mēs gandrīz katru vakaru ap salu apbraucam, tur, kur mēs dzīvo mazo saliņu. Mums tur ir draugi, kādi 11 dubsīši. Mēs viņus saucam tās stirniņas ar gaišiem. Tur ir kādas 4 lapsas un 7 zaķi un kādi 3 āpši. Un katru vakaru saulrietu, gandrīz katru vakaru. Vakar arī atbraucām no to Valmieras un apbraucām aplīti. Tā ir mana pilsēta. Es esmu dzimis. Un es domāju, ka es visu arī atlikušo dzīvi šeit nodzīvošu. Nezinu, tā ir lieliska pilsēta, lieliski draugi. Labi kolēģi. Kaut kā ir jādara to, kas tev patīk. Un teici, ja tu uz darbu ej un tev viņš patīk, tad tā nav darbdiena, tā ir atpūta. Nav tādu īpašu problēmu, kur viss dzīvē iet tā, kā viņš iet. Bērni ir patstāvīgi. Darbā kolēģi zinoši. Man ir ļoti tuvs cilvēks blakus. Atliek dzīvot, priecāties un bez šaubām mīlu savu pilsētu, mīlu visus jēkabpiliešus. Novēlu pilsētai turpināt sportot, jo Jēkabpils ir slavena ar sporta tradīcijām. Darīšu visu, cik savos spēkos, lai tas turpinātos. Audzināsim jaunos sportistus. Ir maiņa, ļoti laba maiņa ir, vajag ar viņiem strādāt. Domāju, ka visu darīšu, lai tāds notiktu. Paldies jums! Edgars Lamba par ilgadēju ieguldījumu bērnu jauniešu sporta attīstībā, izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu Latvijā un pasaulē 2022. gadā tika atzīts par Jēkabpils novada goda pilsoni.